Un hei, tad neviens cits kā KTV, ir vienkārši Kristaps, tā parīgi uz kameru uz leju, es tālāk aiziet. Sāks ar to, kad es sveicināts Kristaps TV, jeb KTV Mērķa Show kanālā, kuru es taisuši mēs aktīvi filmēt. Tā būs runāšana videoklips, jo citas es pārējā neuzfilmēt, jo šobrīd tie, kas nezina, esmu uz ratiņkrēslu, bet tas tā. Par ko es gribu stāstīt? Par to, ka, labi, man ir kājas lausu, ka to jūs mazāk ņem vērā. Tas ir atgadījums, liels smags atgadījums. Staigāt varēs, bet tas ir pēc pusgadu, ka iemācās spējām staigāt. Au. Bet lieta ir tāda, un secība ir tāda, kad es kādreiz filmēju ieteikumu katrs otru pusīt, kā vispār, kas ir attiecības. Un es tur sāku aizdomāties. Ir sāpīgi stāstīt, viss šitā stāst. Protams, es skaidrs arī TikTokā, tie, kas sāk skatīties, man ir TikTok lives katru dienu vai katru otru dienu, bet pārsvarā katru dienu mēģinu taisīt, aprakstu būs links uz TikTok. Arī Instagrams jūs var atrast man arī, kur ir iespējams. Instagramā. Bet par ko ir sāpīgā tēma? Tad pirmais, ko es gribu stāstīt, ir par to, kad tagad es tiku šajā lielā negadījumā, un ir tāds cilvēki, es saku aizdomāties, ok, dodzemiem atdodas, es palīdzīju cilvēkam, ok, TikTok atbalstu, ok, visu safe. Bet kā cilvēkam nesaprast to, ok, tu esi sagājis ar vienu vai meiteni, vai ar puisu kopā, whatever, kas kura gadījuma situācija, sagiet kopā, un viņam, piemēram, ir atgadījums liels. Tā brīdī, protams, redz cilvēku otru īsto acis, atvērt cilvēku īsto acis parādās. Bet šai gadā, kas man notika, es biju kopā ar vienu meiteni kaut 5 vai 6 mēnesi jau. Un tā kā es salauz kājas, jā, tā, kaut kā viena kāja šitā, otra kāja kur šitā. Un es pamanīju to, ka vairs nav tā mīlestība. Pēkšņi var pamest, pēkšņi atrast citu čali, pēkšņi viss kaut kas notiekas. Un es sāku iedziļināties, kas mūsdienas šiem jaunatniešiem, meitenēm, vispār, kas nahuj notiekas. Jo gudri vispār dirst, gudrabās, ko viss rakstīt. Es to sāku domāt, ka, bļāviens, cilvēki ir tik skarbi Latvijā, kas tikai var pasmieties par otru cilvēku, ir tikai vajadzības, ka kādam ir nauda. Ja, bļaļ, sokas lamāšanas, bet, ja jums ir cilvēki vajadzības, tad ir nauda, tad fucking pasakiet to acīs. Vai jums ir kaut ko citu, jums vajag vai feimu, vai freimu, huizi, ko jums vajag. Ja jums to ir vajadzētu, tad, bļaļ, tad neiet kopā to cilvēki, izšķirās, dzīvoja brīvi. Es vienkārši šos cilvēkus nesaprotu. Cilvēks dod cilvēkam, otram cilvēkam attiecības uz to labāku, beigās pamet. Bet es vienkārši tagad nesaprotu, pilnīgi, kas notiek šeit vispārsaulīgās, skatoties mērķī. Šiem attiecībām, jo arī ne tikai cilvēks tikšu atgadījumus, arī es zinu tādu cilvēku, kas man labs čomāks ir, kuras, kā Sauli novadā, un man neviens čomāks bija, kuras zināja jau gadus 10, ja ne vairāk. Un viņi bija attiecībās savu arī otru pusīti, vairāk par 6 gadiem, un pēkšņi izšķīras. Kad čalis sāk strādāt, man vairāk mājas, brauc komandējums, tāpat kā es izšķīras. Tad, bļaļ, sievietes mīļas meitenes, sievietes, dāmas, jankundzes. Jums vajag čaļu, kas jums gādās mājas naudu. Jums vajag čaļu, kas par jums rūpēsies. Jūs nevarat tā, oi, tātad viņš no mājas, es tā varu iet nokrautiņ, es tagad tā darīju pilnīgi visu. What the fuck vienkārši? Es šiļāds cilvēki kretiniskus gājas nesaprotu. Ja jūs grib tikai naudu sievietes, tad es jums pateikšu, jums ir sukat 2 rokas.
Jums ir kājas nahuj. Jums ir, var būt tas smadzenes jobanās. Tad pisās paši strādāt. Nopelnīt to, mēnešu algu. Ja jums ir vēl ģimene aizbrauc, tad paši komandē jums pastrādā. Nevis gudri dirst. Un večam saka, viņi sūda. Es šitāds gājiens ir dzirdējis. Bet es pareiku, zinu ko? Viņi zemes krituši. Zemī krituši. Gudri māk dirst. Bet dzīvē neko nav sajēguši. Kas ir dzīve vērtība? Jo nevajag skatīties tas, kas cilvēkiem makā. Vai ar to, ko viņš zina. Neskat cilvēki iekšēji. Tikai. Ieskats arī ārēji. Izskats tas ir huiņa. Figūra ir huiņa. Bet sirds un vispārējais ir kaut stiprāks. Kāds ir ārējais, kā viņam ir darbības, ko viņš runā. Tas skatīties no ārēji. Iekšēji cilvēku atkodas ļoti ātri. Šai gadījumā es atkodu savu meiteni, kā es cietu, kā šobrīd smagi tēma, bet es to negribu celt augšā šobrīd. Bet, jā, es cietu un pēkšņi varu arī pamest. Man vēl viena tāda cilvēkam bija, bet tas tikai bija nevis ar kājām, bet ar vienu roku bija lausta. Arī vecina aizgāja. Kāpēc čaļi nevar vienkārši tā izdomāt? Tad visiem čaļiem var pateikt. Arī tie, kas skatās ar savām sievām, visu. Maš uzliet ar savam otrā pusītei un paiet ar šitā, kā es tā teiks. Zini ko? Maš, es arī tev pametīs. Mēs čaļi arī stiprāk esam. Mēs tā ejam prom. Tad tu tiec un izdzīvo. To, ko tu neko nespēji. Nespēji izpildīt savu pienākumu, kas ir mājas pienākums. Ne jau apkopēdā vai kaut kas ir māja pienākums, kas ir sagaidīt vīrieti mājas ar smaidu, sagaidīt vīrieti to pašu pārtiku, kas ir smagi nostrādājis. Nevajag tikai sievietēm kārtot māju, arī čaļi var kārtot māju, uzmazgāt grīdu, nomazgāt, ielikt vienmēr drēbes un izkarināt. To var vīrieši izdarīt. Vīrieši atcīdīs savu multmāku pārvalēst. Ok, saprotu. Bet, sievietēm ir tas, savu mājas uzticību jādara. Vīrietis būs tas, kas atbalstīs, piekritīs. Bet, ja sieviete, sāks huņdzīt, tad neiet. Fani klipi beigušies, fani dzīvi beigušies. Un tad sievietes padomājiet, jā. Sāks tā, piemēram, iztautas, tagad karš. Pie kā jūs skriet, tajā brīdī jums būtu šausmas brīdinājums, jums stress, iekšējais stress. Protams, jūs skriesiet pie saviem vīriešiem, lai jūs glābtu, palīdziet, jau pirms iepriekšo procesiet, ko kādu glabāt. Ar tajā brīdī, kad tas šķiras, kur tad jums ir šausmas brīdinājums? Es saku vienkārši, sievietes, es vienkārši jums pateiks, jums bišķi jātīstās vairāk par attiecības ziņām. Vīrieši arī kretini labi māk nokrāt. Kāpēc vīrieši krāp meitenes? Es arī jums izstāstu, kāpēc. Tas ir tā, ka jūs nedod to, ko vīriešam vajag. Ne jau seks, bet to mīlestību, to attiecību, to atsauksmu un visu. Un tā vīriešam vienkārši vienreiz aiziet balu un viņš aiziet nokrāpj. Kā ir pret vīrietis atpakaļ atduras. Un vienmēr vaino vīrieši, ka vīrieši vienmēr ir vainīgi, ka viņi nokrāp. Tā nav. Vīrieši ir iztietāk būdām smadzenēm ārā. Un parāda, un ir ciest, tev tieši dāmas. Jums tiek ciest dēļ tā, lai saprast, kur ir vieta. Iemēr, ka tas čalis, ka vienreiz nokrāps domu, ka viņš ir tālāk krāpt, nē. Ja viņš atradīs īsti sievieti, kas viņam uz blakām un atbalstīs, viņš ar to nedarīs. Bet ja jūs paši cilvēki, es beigšu sievietes, kas jums ir, jūs, zini, ka teikt, 12 gadsimta cilvēki mērkat paradīzo dzīvā. Saviem puļķiem, tā jūs dzīvojat. Jūs, kad tā ir strīdi, jūs nemāk apstāties. Zini, kā mēs vīrieši dām vienkārši. Jūs strīdus, mēs ārpus nerādām, mēs iekšā ņirdzam pa jūsu huiņām. Jo mēs zinām, ka mēs pateiks tāpat taisnību. Ok, varbūt tas ir cities, kas sievietes pasaka taisnību, bet pārsvarā vīrieši pasaka taisnību. Jo mums vairāk saprašanī. Kas jums iet interesē? Nauda, kosmētikas, bembis, kad citi vēl ir, mājas, īpašumi, apis cilvēki, apsteidz. Bet tikai pēc pāris gadiem paskaties sev to pašu,
Ja jūs izšķies iet tur nabadzībā, tikai jūs izmantot cilvēku naudai vispārējo. Jūs izmantot uz ielas, un pēc jums tā nabadzība, un tā jūs par brīvi padomājat. Tā tēmu, kad, kur tad bija tajā brīdis, kad tu tajā brīdī izmanto to cilvēku? Tajā brīdī, kad tev viņš tev to labāko, tajā brīdī, kad viņš tev bija līdzas, tajā brīdī, kad viņš tev atbalstīja. Tā ir to brīdi, tajā brīdī, kad jūs to visu darīt, to darbības, jā? Jūs to brīdi neaizdomas, bet tā, kad izšķiras, jūs sāk aizdomāties. Un kāpēc jūs vienmēr pirmās meitenes raudat un pārdzīvojat? Zini, kāpēc? Ne jau par to, ka jums ir cilvēks žēl. Jums vienkārši, kāpēc jūs raudat? Jums nav nauda, jums nav dzīvesvieta normāli, jums nav krūtas mašīnas, jums nav, bļaļ, Gucci drēbes. Un tā ir tā huj. Kāpēc jūs arī raudat? Ne jau tā, ka attiecība izšķiras. Es to ir redzējis, kā fake raudošana notiekas. Tikai čāls mīkstināt. Bet čāls var pārāk tikai fuck you un aiziet. Tas viens. Otrs. Kas saistīs ar šito kanālu būs? Es pat attiecībās negribu runāt, jo es šo TikTok esmu izrunājis. Esmu TikTok šito izrunājis un izstāstījis to, ka par tām attiecībām. Kas šim kanālu būs saistīts vairāk, tad šim kanālu būs runāšana video. Būs kaut kā tiešais kaut kādā brīdī. Es to, kas aprakstu arī savu šo te donating linku, kurš kaut kā atbalsts, ja kāds vēlas. Jo šobrīd man gatavs lielam setupam, ļoti lielam setupam, tie, kas nezinu, tie, kas tā zinās, gatavs lielam setupam priekš stream, YouTube plus Twitch. Sagatavos arī streams arī TikTokam, kad būs tā, ka nedēļā pa visiem 3 platformām, tas piemēram Twitch, YouTube, TikToks, būs tā, ka 4 nedēļā 4 dienas streamu, 3 es atpūšos, ārpus visu šitiem. Kā tas viss atšķirības saliks, es nezinu, bet jā, man nākamais ir stacionārs dators. Man ir vajadzīgs displejs apiet, mikrofoni, klaviatūras un viss, webcam vispārējais. To es arī gatavoju šobrīd. Bet es pēc tas neies tik ātri, kā jūs domājat. Man vēl tur ir jāpacīnas, jāpacenšas un jāpakrāj. Bet tie, kas grib ļoti atbalstīt, pat drunk streamiem varbūt tās nākamnē būs, bet nepsolu. Šobrīd es daru to, ko es varu iespējams izdarīt. Tas ir runāšanas video. Ja kādam idejas, par ko mēs vēl parunājam tēmā, droši spridziniet. Es lasīšu jebkuru idejas. Protams, video nebūs katru dienu. Centuši reizes nedēļā uzfilmēt. Kā jūs redzat, tas pats tā mokas ar sāpēm, dzeru zāles. Un ir ar tiem laikam, kā ir, es pārsvarīgi pa dienu guļu, pa naktiem 5. Patēs TikTok lives, šobrīd, ka jūs zināt. Un tā ir garam. Kas ir TikTokam? TikTokā notiek vairāk humorus. Mēs TikTok live taisam, mēs taisam tos pašus battles. Un ir tā, ka idejas pie video sāk parādīties. Tas ir viens. Otrs, live streams YouTube un Twitchā idejas ir jau sagatavots. Bet jūs to droši papildināt. Es palasīšu, kur no video jums klāt. Jo drunk streams būs pa gaming streamiem. Es katrs pateiks, varbūt mums offline games var būt. Es to nezinu, jo es tagad skatos, šo mēs nopirkt 4. place. Jā, tā ir 1. aprils. Jā, jo tāpēc, kad skatījos pa to, ka es dzīvos Ventspils neviens nepada 4. place. Es paņemu 4. place, nevis 5. Jā, vai zinu, ka vajag 5. pirms, bet 4. un 5. place. Viņi var savienot kopā online spēlēt. Viens spēlē, piemēram, čoms spēlē 5. place, 4. to pašu spēlē online. Tas pats. Labi, tu grafiskā ziņā mainīsies, bet nav vajadzība ņemt 5. place man. Tas ir viens. Otrs setup pirksies. Sāks kaut ko palēnām uzcelties. Protams, katru jūs atbalsts arī es ļoti labi. Protams, kaut kādā brīdī es arī pazudīs no visu idēju te. Ne jau tagad es pametu, vienkārši būs ārsts laika, ka būs jāpabraukais pārstiem. Jo man vēl turpinās vēl Rīgceļš.
rengeni un huirengeni, tā kā es saku, manī vēl mocījus, bet par saviem notikumiem, kas notiek tālāk, kā es dzīvoju mājas, droši jautāt, es atbildēšu, izstāstīšu īsus fragmentus tekstos, bet jebkura cilvēku tie, kas ienākuši laivā, paldies, ka esat, video materiālā. Pulkstens ir 2:30 no rīta un es filmu video. 1. aprīlī. Īsāk sakot, turamies, cīnāmies un atbalstām viens otru. Un ir tās teiciens, dot saviem atdodas. Kas ir dot saviem atdodas? Dot saviem atdodas ir tā, ka tu paliec cilvēkam un nevis rīt vai pāri tu atpakaļ. Pēc laika tu redzēsi, ka cilvēki nāk atpakaļ ar atbalstu. Ne jau finansi, bet tā vārdiem. Vārdiem ir vairāk spēks nekā finansējumu līdzekļiem. Bet jā, es pēkām visu šobrīd šim video, ka es taucīgos nekur daudz stāstu, negribu taisīt garu video, jo tagad ir 16 minūtes. Ko es vēl īstāk pasākt? Aprakstā būs links uz Streamlabs, ko es varu noziedot, ja kāds var ziedot ārpus laivu. Ne jau nepiespiešu, neesmu Jūras Kalniņš, tas ir viens. Otrs, tiem, kam interesē, esmu ļoti aktīvs TikTok laivos, aprakstā būs links. Un Instagramā esmu tik aktīvs, ja kāds kādā preci pasūtīt. Jā, ļoti reti kāds pasūtītā ir. Es nemalstu ļoti reti. Pēdējo reizi man bija pat aizpagašs mēnesis, man bija viens pasūtījums. Un pēc tam man bija kaut kādā augusta, septembrī vēl viens pasūtījums. Ļoti reti tagad ir tā, kas nav aktīvs YouTube tagad. Bet es esmu aktīvs TikTokā. Tiem, kam nav ko skatīties YouTube'ā, došu joinot uz TikTokā. Es tur esmu. Es esmu arī pa naktīm, esmu no rīta puses, esmu jebkurā brīdī. Vienkārši sekojiet man un piesubojiet. Tā jūs arī zināsiet, kur kā es esmu laivos, jo man nav noteiktas laikos, kad ir laiva. Laiva ir tā, ka pēc garīgais. Ja es piemēram piecos un es zinu, ka es varu nosēst šī jumnatī krēsla, kurš šobrīd sēž ratiņkrēslā. Šī te pagājās, es nezinu, vai jūs kamerā redzēs. Jā. Kad šis redzes ratiņkrēsla. Sēž. Ja es ilgi nosēt, es taisu laivu. Ja es zinu, ka es nevarēs, tad uzreiz es pārēju uz gultu režīmu, tas ir gulēšana, spretsāpes zāles iedzeršana iet gulēt. Sliktākā gada, labākā gada es taisu laivu. Es saku, tas ir pēc garstāvu un pēc sajūtām. Tagad cilvēki mīļā, paldies visiem, kas ir sekoši šim kanālam, droši subot arī TikTokam, jo es būšu gan aktīvs. Bet tie, kas skatās, es tādu noskatījos beigām, ir tādā lieta, kad jūsu droši rakstīt TikTok laivu atgādījumu reiz nedēļā, kad jauns videoklips YouTube'ā. Tie, kas šo skatās. Un visi tie, kas kaut kur iet raksts KTV back. Jā, am back. Būšu back, būšu aktīvāks. Centīšu būs aktīvāks. Man ir gads visam būt uzsākt. Kā laikā es paaugšos gan YouTube'ā, gan Twitch'am. Tā ir pašā TikTok platformā. Tā kā tā mērķu šo atturās jums, paldies, ka ienācat. Piedoju, ka smagai bija intro, bet man nāca ideja uz to filmēt, es arī uzsāku. Jā, man nav nekāda scenārija sarakstīts, ka es vēl parādīt. Man tikai kas ir tikai zāles. Nekāda scenārija, nekā. Es filmēju tas, kas to, ko es jau pirms filmēšana ir tā, ka es 2 minūtes padomu, ko es vispār uzsāks runāt. Man nav teiks, bet vajadzēs sākt drīz rakstīt scenāriju. Bet, ja jebkurā gadījumā big respekt tie, kas ir kaut kur rakst komentārus, paldies par laikiem un dislaikiem. Tie, kas ir vēl droši subot, jo es ļoti būs respektīvi pateicīgs. Un, protams, TikTokā esmu ļoti aktīvs, tu man visvairāk var sazināties cilvēki. Un tāpat es arī Instagramā man droši rakstīt man, ja kādā jautājumi par precēm. Tas ir KTV mērķu. Bet būs tā, ka būs limited edition produkti, ja būs mani mērķi, ka būs tikai. Un tā pārējā būs tā, ka tev vajag krūs, to savu bildu droši sūtīt, un es pagatavu un sūtu tev. Ja ir tāda iespēja, pēc jūsu bildēm. Bet tas tā. Tā kā paldies, ka skatījāties, bija viens, ka KTV mērķu, nospējuši laiku, nospējuši dislaikt, kas kurš kuram tuvāks. Un tiekamies nākušajā videoklipam. Aprakstā iekšā komentārus.
komentāros ierakstiet savus idejas, pa ko mēs vēl nākamo tēmus parunāt. Un tad jau mēs tiksies, es nākšu reizi. Bet tēma pa kājām nebūs. Tā kā turamies. Paldies, ka bijāt te amanī.